Silti sveicieni visiem dzīvnieku mīļiem. Laikā, kad laikapstākļi kļuvuši neparedzami, Ķepa uz sirds cenšas jūs iepriecināt ar regulāriem jaunumiem no dzīvnieku pasaules. Skatīsimies, ko esam jums sagatavojuši šonedēļ. Šodien raidījumā Ķepa uz sirds skatieties, kā sadzīvot ar sesku, kāpēc masveidā pamet majestātiskos greyhoundus un kā tos var izglābt. Kurš ir īstais saimnieks uzņēmēju Pētera Šmīdres un Aijas Simpsonas mājās? Kas ir zirgu vārdotājs? Stopagresija.lv ir nesen izveidots portāls, kurš pieejams cilvēkiem, kuri vēlas izglītot gan sevi, gan savus bērnus. Kur vērsties pēc informācijas, ja tiek novērota agresija pret dzīvniekiem? Мы в рамках этой акции «Стоп агрессия» уже провели кое-какие мероприятия. Мы разослали по школам Риги плакаты, рекламирующие новый портал. И это не столько реклама, сколько призыв задуматься о наших действиях, чтобы дети задумались о действиях к животным. Я призываю людей не молчать. Если мы не будем молчать, и если мы будем говорить об этом жестоком обращении к животным, записать заявление в полицию, наше общество, само собой, перевоспитается и станет более гуманно относиться ко всем животным. Stopagresija.lv piedāvā ieskatu likumdošanā, informāciju, ko darīt un kam ziņot, ja dzīvnieks nonācis nelaimē. Portāla mērķis – mazināt sekas, ar kurām katru dienu sastopas dzīvnieku patversmēs. Protams, kā ļoti vērtīgi vienmēr ir informācija, kas vērsta uz kaut kādu noteiktu mērķa auditoriju, teiksim, bērni, jaunatni, jo mēs vienmēr sakam tā, ka tie bērni, kas atnāk patversmē, neviens nav ļauns, neviens nav cietsirdīgs. Un patversmē tomēr mēs redzam, tās sekas redzam, un tie kucēni klēpī mums ir. Līdz ar to tā informācija, ko var dot jauniešiem, bērniem, izglītojot viņus, ir ļoti, ļoti svarīga un vērtīga. Es domāju, ka salīdzinoši ar gadiem iepriekš šobrīd ir jau cilvēki sapratuši, kā malā stāvēt nedrīkst. Vairāk cilvēki zina, kur vērsties, kur ziņot, un mēģina arī iesaistīties un nebaidīties. Respektīvi, nebaidīties runāt tad, ja cieš dzīvnieks un ne tikai kāds no mūsu līdzcilvēkiem. Rūdīs tika atrasts ar milzīgu ķēdi ap kaklu, kas liecināja, ka šis aktīvais, bet nosvērtās dabas suns bija vēlējies aizbēgt no ķēdes verdzības. Rūdijam vajag teritoriju, kur izskrieties. Suņu puika ir ļoti draudzīgs un ar uzticamu raksturu. Ar pūkainu kažociņu, bet ļoti ekstravagantu dabu apveltīti dzīvnieciņi ir seski, kuri kļuvuši par ļoti iecienītiem mājas mīļiem, bet ar viņiem ir jāmāk sadzīvot. Agnese un Ingars zina, ka viņu un sesku sadarība ir kā dzimdama ar roku, tāpēc uzzinot, ka ar iespēju uz mājām vest nelaimē nonākušo sesku puiku, viņi nešaubījās nemirkli. Mēs jau bijām tā kā domājuši, ka varētu arī kādu otru sesku, jo mums jau sesku meitene bija priekšā. Un mums jau bija tāda doma, ka otrs seskas mums noteikti būs kāds, ka mēs varēsim tā kā dot otro iespēju. Barona iepriekšējie saimnieki parūpējās, lai viņš nonāk jaunās mājās. Viņš bija novārdzis un gatavojās operācijai, tomēr barona gadījumu var saukt par laimīgu, jo daudzu citu sesku liktenis nav zināms. Daudz paņem sesku, bet nespējot ar to sadzīvot, to vienkārši izmet uz ielas. Nekādā gadījumā nevajag domāt tā, kā liela daļa cilvēka domā. Sesks tas ir meža zvērs. Pametīsim ārā, izliksim viņu ārā tā kā kaķi suņus uz ielas. Viņš skries, viņš sameklēs sev pelītes un būs paēdis. Tie nav meža seski, tie ir mājas seski, un viņi uz ielas izdzīvot nemāk. Teritorijas iekarošana, uzmanības piesaiste ar spītības palīdzību ir tikai dažas no sesku kolorītās personības klāsta. Es domāju, ka viņš ir ļoti komunikabls, stipri vien komunikablāks par suņu un kaķi. Vismaz manā izpratnē tā ir. Un līdz ar to bieži vien lielākie stresori arī ir šīs te saskara. Ka šis dzīvnieks ir ar daudz lielāku interesi par visu apkārt notiekošo un ar daudz lielāku nepieciešamību pēc kontakta ar saimnieku. Mācīsimies draudzēties un iepazīt sesku, apskatot gan viņu sliktākās īpašības un arī labākās, lai mazinātos pamesto dzīvnieku skaits un vairotos izglābto. Ļoti svarīgi pirms katras sesku iegādes apzināt audzētājus
un griezties pie viņiem. Un tas ir tikai normāli, ka tu sarunā tikšanos ar audzētāju, un viņš ved pie sevis uz mājām, un tur uz vietas tu redzi, kādos apstākļos viņš tiek turēts. Saska uzvedība dažreiz mēdz pārsteigt. Viņi ir alu zvēriņi, kuriem savu mantu patīk vilkt tur, kur viņi jūtas visērtāk, piemēram, dīvāna pagultē. Viņi prasa uzmanību. Ļoti bieži mūsdienu cilvēks vienkārši pasaka, man nav laika. Bet ar Sasku ir jānodarbojās. Gan no rīta viņu izlaižot ārā no būra. Nav tā, ka viņš pats skries sevi izklaidēs. Viņi var pat taisīt koncertus diennaktīm ilgi. Līdz ar to nodarot arī sev pāri, jo nepareizi būra izvēle ne tikai Saskam nagus tur sabojā, kājas sabojā, bet arī zobus. Ļoti bieži tā, ka Saskam jādod uzturā arī svaiga vista. Vai nu vistas filē, vai svaigs vistas kakliņš. Un tur, tad, kad aizstiepi kādā stūrī, un tu nezini, kur tas ir. Kādu laiciņu jūt. Jā, 2-3 dienas, un tu jutīsi, kur tas ir. Saskas specifiskais aromāts, tāpat kā runčiem, nav nekāds mīts. Dažreiz tas paliek arī pēc kastrācijas, bet ar to visu var cīnīties, ievērojot elementāru higiēnu. Saska saimniekam jābūt gatavam vislielākajiem nedarbiem katru dienu un vismaz 2 stundas dienā jāizbrīvē laiks, lai aktīvi padarbotos ar dzīvnieciņu. Un ko no mums, kā jauniem saimniekiem, tas iemācīja, protams, rūpes, gādību un tas, ka visu laiku tev ar viņu jārēķinās. Tu nevari vairs tā brīvi pakārtot savu dzīvi, jo tie ir mūžīgie 2-gadnieki, 3-gadnieki. Un tas iemāca arī to savu rūpi. Augstākā mīlestības izpausme skaitās viena otra kažociņa bužināšana. Un, ka tu zini to, ka tā ir viņa lielākā izpausme un ka viņš to pieskrien un pie rokām šitā ten sāk bužināt tās paules, tad tu reāli saprot, jā, tā ir viņa lielākā izpausme. Bairons ir liels un pamatīgs suns, senioru vecumā. Sirdī ļoti mīļš, mierīgs un labsirdīgs. Viņam ir nedaudz grūti staigāt, bet ar lēnām pastaigām šo lāci var izkustināt un iepriecināt. Draudzējas ar bērniem un iespējams, ka jauna ģimene būtu viņa iespēja atgūt otro jaunību. Raidījuma turpinājumā skatieties, kurš ir īstais saimnieks uzņēmēji Pētera Šmidris un Aijas Simpsonas mājās. Būs arī konkurss skatītājiem. Palieciet kopā ar mums! Vai tavs mīlulis ir triku meistars? Vai viņam izdodas tas, kas citiem nav par spēkam, un tevi tas sasmīdināja? Ķēpos sirds aicina iesūtīt smieklīgākos un arī neparastos suņa, kaķa vai citu dzīvnieciņu video. Brīnīsimies un smiesimies kopā. Sūti video mums uz e-pastu info@ķēpossirds.lv. Un iespējams, ka tieši tavs smieklīgais video iegūs balvā video kameru, lai tvērtu vēl vairāk piedzīvojumu no dzīvnieku pasaules. Padari savu mīluli slavenu visā Latvijā un iegūsti vērtīgo balvu – video kameru. Uzņēmēju Aijas Simpsonas un Pētera Šmidris ģimenē vienmēr bijuši dažādi dzīvnieki. Viņi savu ikdienu savādāk vairs nevar iedomāties.
Es domāju, ka situācija ir tāda, ka viņi ir pietiekoši daudz tomēr, teiksim, mājā. Es domāju, diez vai mēs jūtam to, kas būtu, ja viņu nebūtu. Ja? Teiksim, tas jau ir tik normāli priekš mums, un tas ir tik dabiski, ka mēs pat īpaši, kas saka, mēs labi jūtamies, kad viņi ir. Hippī, kurš ģimenē ienāca pavisam nesen, bija ilgi gaidīts un lolots Aijas un Pētera meitas Jasmīnas sapnis, bet tikai tad, kad viņa bija pierādījusi, ka spēj uzņemties rūpes, viņa pie suņuka arī tikusi. Viņš ir īstenībā dobermanis. Viņš ir ļoti tāds ar ļoti brave heart, ar ļoti drosmīgu sirdi. Viņš ir mūsu lielais sargs. Viņā ir vairākas, viņa īstenībā ir vairāki suņi. Viņš ir gan dobermanis, tad viņš mums ir stirna, tad vēl viņš ir sikspārnis un bulta. Tāpēc viņš tā kā vienā momentā ātrumā no visurienes tur metās mantiņai pakaļ un tam līdzīgi. Kas attiecās uz Hippiju, tad tas ir viennozīmīgi. Jāatnāc pēc kaut kāda grūza un attais durvis, un viņš sāk riet. Pirmās 5 minūtes gribās viņam iespert vispār, gan kaķis no kaut kurienes paradoties, teiksim, sāk mūrāt un viss klāt un tā tālāk. Protams, ka tas ir tā sajūta ir patīkama. Protams, ka tu jūties pavisam citādāk. Protams, ka tu aizmirsti par kaut kādām kreņķiem un tā tālāk. Viņš ir smieklīgs, tā kā mājās atnāk tā ir, tad viņš ir tik priecīgs un laimīgs, ka tev pirmās kaut kāds 5 minūtes jāvēlta tikai te viņa sajūsmai, ka tu esi vismaz kāds priecājās vai ne, ka tu esi mājās. Mēs, kur varam, mēs viņu ņemam līdz, vai ne? Nē, uz pasākumiem mēs viņu neņemam. Uz pasākumiem nē, bet... Tā kā kaut kur staigājot vai tā, ka mēs ar ritiņiem tur braucam. Braucot tur, uz Spāniju, braucot atpūsties, mēs viņu ņemam līdz, mums ir... Viņam Eiropas pasi. Pats smalkākais un mazākais iemītnieks ir jūras cūciņu Piglets, bet senākā un tuvākā draudzene abiem ir kaķene Petrona. Viņa ir īsta āra kaķene, kura mīl nevien doties līdzi pastaigās saviem saimniekiem, bet arī izvēlēties sev precinieku. Tad viņš nāca mums kopā un viņš puskāpās apstājās, kur viņa teritorija, tā kā tālāk viņš neiet nekad. Man liekas, ka viņš mani vairāk atzīst. Man liekas, ka mani. Es viņu baroju. Viņš zina, ka tad viņš ēd. Bet vispār nevienu. Viens respekts viņam nav ne pret vienu. Tāds dzīvnieku arsenāls nevienam spēj sagādāt pamatīgas galvas sāpes un arī izdevumus. Kā Aija un Pēters tiek galā ar sabojāto mantu? Mēs esam paklājas mainījuši, kas ir sačurāti tā, ka viņi ir dzelteni, vienkārši tur nevar neko iztīrīt. Visas mēbeles, šitās ir jaunas mēbeles, kas ir, tas ir drausmi. Bet mēs esam visas mēbeles praktiski pārvilkuši vai nomainījuši viņu dēļ. Tā ir traka lieta. Tas, kas skrāpē durvis, ir Tomas, Pētera labākais draugs. Tomas dodas līdzi gan pastaigās, gan uz lauku mājām, lai piedalītos saimnieka aktivitātēs. Gudrs suns. Man nelaida vaļā to mazo suni. Nelaida. Man suns. Tad tur iemāc viņu iet pareizi. Ir jāaudzina. Arī suns ir jāaudzina. Pasaki, kas tavs suns, un es pateikšu, kas esi tu, jeb otrādi. Mājas dzīvnieks ar laiku paliek ļoti līdzīgs savam saimniekam, es domāju, tā ir taisnība. Es arī viņos redzu sliktus kaut kādus paradumus, kur ir mani. Sēdēt, mieru. Aija uzskata, ka bērnam ir svarīgi augt kopā ar dzīvnieku, pat ja jāpiedzīvo zaudējumu sāpes. Es atceros, ka mēs ar brāli jau izaugām un aizgājām jau no mājām projām. Es mammai ar tēti nopirku taksīti maziņu. Un tas taksītis bija tik šausmīgi mīļš, Džesīti. Tu viņu nezinu vairāk. Fotogrāfijas redzēt. Jā. Ka viņš bija tā kā ģimenes loceklis. Un arī ilgi nodzīvoja. Tā, ka viņš slimoja, es atceros, ka es arī tur sēdēju naktī pie viņa klāt, ka viņš tur ar sistēmu tur bija un visu. Un tas bija reāli, kad viņš nomira. Tā kā tuvs cilvēks, tā kā radinieks. Ģimenes loceklis, tu jau nevari atraut to, kā, ka tas ir ģimene, tas nav, viņš arī ir ģimene. Tas bija sāpīgi, jā. Un tādēļ varbūt arī pēc tā sunīša esmu baidījusies, ka mums tā būs un ka jāsītim suns, jo tas ir sāpes, ja kaut kas notiek.
Un, zin kā, mēs jau gribam tos bērnus pasargāt no tām sāpēm, nu tā kā, un tā ir varbūt, ka vienīgā lieta nav uztraukums, ka tu nevarēsi parūpēties par viņu, vai ka kāds to negribēs darīt, noteikti nē. Jo viņš iedod, tik daudz jautrības. Ko tu gaidi, Hipi? Parādi, kā tu tiec iekšā, parādi. Pa durvīm ies. Labrīt, man sauc Aija Simpsone. Pēteri Šmidem. Jasmīna Simpsone un šis ir Hipijs. Jūs skatāties raidījumu Ķepa uz sirds. Bet tagad gan laiks konkursam, ko uzdos Aija. 18. gadsimtā Krievijas galmā toiterjera šķirne, kam viņa tika radīta. Tātad ir 3 atbilžu varianti. Lai ķertu zirnekļus, lai ķertu putnus vai lai ķertu žurkas. Un pirmās pareizās atbildes autors saņems žurnāla OK 3 mēnešu abonementu. Tātad sūtiet atbildes variantu uz konkursu @ķepauzsirds.lv un iegūstiet balvu. Aktīvs un vienmēr priecīgs uzturēties laukā, tas ir Rembo. Rembo tika atrasts uz ielas. Viņš ir draudzīgs ar citiem suņiem un būs labs sargs saviem jaunajiem saimniekiem. Zirgs ir ļoti īpašs dzīvnieks. Ne tikai skaists un dārgs, bet arī tāds, kas prasa īpašus apstākļus. Saimniekam jāspēj gan uzturēt zirga fizisko formu, gan arī būtu jāizprot tā dvēsele, domas un emocijas. Skaistules Skārletes saimniece Gunta nemirkli nešaubījās, ka šis ir viņas īstais zirgs, bet ceļš uz Skārletes sirdi un atzinību nav bijis tas vieglākais. Perspektīvā tika saskatīts, ka viņi varētu būt ļoti labs sporta zirgs. Un, viņi tika gatavoti sportam, bet varbūt tās metodas nebija tās saudzīgākās. Cik es zinu, viņa tika forsēta, kas viņai radīja ļoti lielu nepatiku un pretestību pret, teiksim, prasībām, elementiem, kas ir saistīti ar sportu, ar iejādi tieši. Es saprotu, ka tradicionāli nekas nesanāk, jo bija tāda sajūta, ka es sēžu tā kā uz pulvermutas. Gunta saprata, ka pati saviem spēkiem viņa netiks galā ar zirgu, jo starp saimnieci un Skārletu trūka svarīga sastāvdaļa – saikne, savstarpējies klikšķis. Un tad tika uzmeklēta Daina. Daina ir zirgu vārdotāja jeb zirgu uzvedības speciāliste un dara visu, lai nostiprinātu zirga un saimnieka attiecības. Jo zirgs jau labprāt, viņš grib komunicēt ar cilvēkiem un draudzēties, tikai cilvēkam ir jāmāk, kā to darīt. Parelli metode, pēc kuras darbojas Daina, ir nevardarbīga un nepiespiesta darbošanās ar zirgu. Šīs metodas pamatā ir 7 spēles, un tā vairāk domāta nevis zirgiem, bet gan pašiem saimniekiem. Komunikācija notiek bez vārdiem, jo tie traucē ķermeņa valodai. Zirgs tiešām sajūt tādas lietas, ko mēs nesajūtam, un ja mēs apzināmies to, kad viņš tomēr spēj sajust arī mūsu iekšējo enerģiju, tad arī tā komunikācija var notikt klusāk. Galvenais ir ar zirgu sākot komunicēt, iepazīstināt ar sevi, un tas ir pieliekot roku, lai viņš var appostīt, jo tā zirgi savā bērā arī salostās, pieliek purnus viens pie otru un tad zina, labi, tagad varam sākt komunicēt. Lai zirgs nebaidītos no cilvēka pieskārieniem un nebaidītos no kustībām, ko cilvēks izdara, kaut vai arī, ja tas ir šāds rokas pagarinājums, kā koks, varu viņu visur izglaudīt, un viņš nebaidās, es varu arī palēkāt. un zirgam jājūtās droši pie jebkādām cilvēka darbībām. Un ja tas ir, tad var sākt prasīt zirgam šī lieta, kas viņam patīk. Kurā brīdī uzlikt galvu uz pleca. Zirgs ir bara dzīvnieks, tāpēc viņu saimniekam ir jābūt daļai no šī bara jeb vadonim. Tad zirgs jutīsies droši un būs pateicīgs savam saimniekam. Un tad būs arī klikšķis. Kāda tad ir tā sajūta? Kopā mēs darbojamies ar Dainu apmēram pusgadu. Es
rudenī, kā sāku, es nejāju ne rudeni, ne ziemu, es tikai nodarbojos ar šo attiecību veidošanu, ar spēlēšanos. Es atradu tajā visā ļoti lielu prieku un aizraušanos, un es saprotu, ka ar zirgu var komunicēt ne tikai mugurā sēžot un izbaudot lielisko sajūtu izjādi, bet kad šī komunikācija no zemes var būt absolūti līdzvērtīga, ļoti interesanta. Piecus gadus vecais suņu puika Džeris savā teritorijā izturas kā īsts priekšnieks. Viņam patīk aizstāvēt un pasargāt savējos. Džeris atrasts pilsētā, bet viņa īstā vieta būs pie saimniekiem, kuriem ir kārtīga lauku māja un teritorija, kur viņš būs īstais saimnieks. Īrija ir valsts, kura ir draudzīga mūsu viesstrādniekiem, bet izrādās, ka daudzu vietējo attieksmi pret sacīkšu suņiem nemaz nav tik draudzīga. Katru gadu Īrijas sacīkšu industrija iekasē milzīgu naudu, bet pensionēto jeb sacīkstiem vairs nederīgo greyhoundu aprūpe netiek finansēta. Lielākajai daļai šo karalisko skrējēju īpašnieku suns kļūst par nastu, tiklīdz beidz skriet. Katru gadu lieki kļūst ap 5000 šīs šķirnes suņu, bet tikai kādi 500 atrod jaunas mājas, pārsvarā ārzemēs. Viņi tiek audzēti tā kā cāļi, tā kā vistas, milzīgos apjomos. Tur katru gadu agrāk tie skaitļi bija vienkārši prātam neatverami pat tur ko 40 000 vai kādu. Visu mazā Īrija saražo tos suņus vairāk nekā Amerika kopā. 6 nedēļu vecumā ir pirmais tas izmēģinājums skrējiens, no kura jau puse tiek likvidēta, jo viņi ir pa lēnu vai viņi negrib dzīties pakaļ. Un tad, attiecīgi, pārējos izmanto tur līdz 3-4 gadu vecumam, un tad tas viņa liktenis ir uz audzētāja sirdsapziņas. Emīlija 2 gadus nodzīvoja Īrijā, kur atrada savus mīluļus – Cedriku un Bosforu. Tad bija ļoti liels pārsteigums, ka izrādās greyhoundiem viņiem vajag minimālu slodzi, viņi ir ļoti slinki. Arī, kas man kā astmātiņiem bija svarīgi, ka viņi nesmird. Un tad arī atklājās tā skumjā, Īrijas, es pat nezinu, kā to lai nosauc, tur viss tās sacīkšu industrijas ēnas puses. Un tad jau vairāk par to sāka lasīt un interesēties, tad bija skaidrs, kurš suns būs mans. Home for Unwanted Greyhounds ir vieta, no kurienes nāk Cedriks un Bosfors. Šīs patvērsmes saimniece Amanda ir pirmā, kura parādīja Īrijai, ka greyhoundus var turēt arī kā draugus. Tur ir tas trakums, ka viņi ir tīršķirnes, ļoti labi izaudzēti, ļoti veselīgi, jo greyhoundiem atšķirībā no lielajām suņu šķirnēm viņiem nav arī gūžu problēmas un tādas lielo šķirņu slimības. Pirmais pie Emīlijas nonāca Cedriks. Viņš kļuva nevajadzīgs, jo sacensībās vairs nespēja iegūt pirmās vietas. Sākumā viņš bija tā kā no bāreņa patvērsmes, viņš vāca visas rotaļlietas sev apkārt, mēs viņām bijām sapirkuši tur kaulus un tīkstošas bubiņas, viņš visu nesa savā tajā guļvietā un slēpa. Viņš nekad nebija bijis mājās cilvēka. Viņam bija liels pārsteigums, mēs pavadījām laikam nedēļu, iemācījām viņam kāpt pa trepēm. Viņš nebija redzējis pārāk daudz citus suņus, kas nebija greyhoundi, tad pie tā viņu vajadzēja pieredzināt, bet viņš nebija agresīvs, viņš bija tāds ziņkārīgs. Par Bosforu pagātni gan Emīlijai ziņu nav, bet skaidrs gan tas, ka ticis regulāri sists, uz pakaļkājām vēl palikušas rētas. Bosfors sākumā bijis ļoti bailīgs, negribējis pat iet ārā no mājas. Mēs daudz laika pavadījām ar viņu, tur vajadzēja pacietība, lai ar viņu tiktu galā. Vienkārši kaut vai normāli iziet pastaigāties, bet tagad viņš ir kolosāls suns. Atšķirībā no tās agrākās pieredzes ar suņiem šķiet pilnīgi kolosāli, ka tu dabū jau lielu, tādu stabilu, emocionālu suni. Viņi tiešām uzvedās mājā, man nebija nekādas problēmas. Greyhoundi tiek ražoti sprintam, bet nonākot gādīgi cilvēku rokās, viņi ir lēni un pat slinki.
Viņus sauc par 30 jūdzes stundā dīvānu kartupeļiem, jo viņiem tas tiešām lielākā laime ir tas viņu dīvāns. Mēs izejam tādu apli garu operu līdz Nacionālajam teātrim, un tad viņam vajag drusciņu pagulēt un atpūsties zem koka. Tā viņa apmierinātība izpaužās tā, ka viņi guļ uz muguras un kājas gaisā un tāds milzīgs smaids. Un tad viņš pēc pāris mēnešiem tādu arī mums sāk rādīt. Bet Emīlijai ikreiz pamirst sirds, kad viņa abus palaiž izskrieties. Ka viņš paliek tāds maziņš, un man iekšā viss, viņš ir pazudis. Es viņu pasaucu, un viņš tā apgriežās un atnāk atpakaļ un blakus un priecīgs lec. Tas ir vienkārši tā wow. Statistika rāda, ka Īrijas, un ne tikai Īrijas, bet arī citās Eiropas valstīs, patvērsmēs ir ļoti daudz šķirnes suņu. Ja ir iespēja izglābt, kāpēc to nedarīt, ja ģimenē tiek plānots suns? Pat ja tu gribi īstu šķirnes mīluli, varbūt kāds jau gaida, un tieši tevi. Es domāju, ka noteikti ir vērts apstīties tās Eiropas patvērsmes, kuras visas var atrast internetā, un tur viņiem ir brīnišķīgas lapas uztaisītas, un tiešām kolosāli dažādu vecumu un skaisti dzīvnieki. Cilvēku nežēlībai pretī tomēr stājas mīlestība un prieks par katru izglābtu dzīvnieku. Un katrs no mums var palīdzēt, arī ziņojot par gadījumiem, kad cieš dzīvnieks vai pret viņu slikti izturās. Lai labas domas un darbi jūs pavada visu nākamo nedēļu. Tiekamies atkal sestdien. Atā! Nākamajā raidījumā skatieties, vai zirgu terapija patiešām ārstē. Varēsim noķert. Mierīgs. Aha. Ārprāts! Suzniks!